Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Ir skaistais rudens un saulgrieži ir pagājuši un ir 23. Man nesen viena sievietes teica, mans vīrs lika pajautāt, kas ir 23. septembris. Viņš kaut kur tur Krievu kanālos saklausījies, kas tas pa datumu. Ziniet, kāda bija mana atbilde? 23. septembris ir diena pēc rudens saulgriežiem. Vai ne? Un viss. Šodien lūdzu nebaidieties, muļķības nelasiet un neklausieties. Izbaudiet rudeni. Jā, astroloģiskais rudens ir klāt, bet tas neko nenozīmē. Neklausieties, ka jums kāds grib iestāstīt, ka būs barga ziema, klimats ir nomainījies un nav nekādas bargas ziemas. Un ja ziemā 1-3 dienas būs vairāk sals, tas neko nenozīmē. Tas ir, lai neaizmirst, ka tās biezās drēbes jāizņem no skapa un jāizvēdina. Tas ir tikai viss. Un arī tos zābaks un apaus vajag vairāk gan, lai ūdeni laiž cauri. Un to vilnas zeķi arī vajag, jo tā ārstē tās pēdiņas. Un ja jums sāp tās pēdiņas un tās kājas, tad brīnišķīgas zāles ir suņu vilnas zeķes, un tās ir zāles. Mums viss ir pieejams, un viss, ko mums vajag, ir tepat. Tikai jālieto. Iet runa par slinkumu. Jā, man ir jā. Tējas ir savākts, tikai nav kas dzer. Atnāk nākošais pavasars un met ārā. Tas ir slinkums. Un slinkums pret sev nelīdzēt, jā. Citu labā aizskat, tad vēl kāds paslavēs, un tad varēs lepnībā spīguļoties un spoguļoties, jā. Redz, kāds ir labs, es tur citiem palīdzu. Vispirms tieciet galā ar sevi. Un mēģiniet palīdzēt sev. Ja jums jāiet pie ārsta, jums jāieklausās. Ja jums ir kaut kas nopietnas, pierakstieties Rīgā Arsā un brauciet, jūs saņemsiet palīdzību fiks un ātri un beidziet sūdzēties. Ir lietas, kas tagad notiek ļoti ātri un ļoti vienkārši, tā ir kataraktas operācija, tas nav nekas sarežģīts kā agrāk. Žultsakmeņi ir strunts, visiem viņi ir lielāki vai mazāki, bet viss balstās uz sirds mieru, dzīvi bez stresa, tātad bez bailēm, un dzīvi izbaudīt, un prasmi priecāties par katru sīkumu. Spīd saule priecājamies, līst lietas priecājamies, tad mēs badā nomirsim, ja lietas nebūs, un mums vienmēr ir tas, ko mums vajag. Un ja mums kaut kas tiek atņemts, mums vienmēr dod vietā, un tas, ko iedod vietā, tas ir labāks nekā bija. Par ko tad mēs sūdzēmies? Pēdējos 30 gadus nepārtraukti. Tagad, mīļie, pienācis laiks nevis sūdzēties, bet lepoties. Ar to, kādi cilvēki ir Latvijā, cik brīnišķīgi skaista zeme ir Latvija. Un to, ka viss, kas tagad notiek, notiek uz labu. Mēs mēdījus neklausam, viņi bankrotēs. Televīziju neskatāmies, tur viss ir jāmaina. Un mums nevajag svešus viedokļus. Mums tagad pašiem būs viedoklis. Presē, mēdījiem būs jāsniedz fakti. Viedoklis mums būs, neuztraucieties. Un ne tas sliktākais. To visu var izvērtēt un pietiek biedēt cilvēkus. Man ir apnicis. Ja nav nekas labs, ko teikts, tad klapi ciet. Bet ja jūs spējat kaut ko labu pateikt, sakiet. Man vienu dienu bija brālis un māsa 30 gadnieki. Un tā sieviete jaunā, es laikam jūs esmu apnikus tik daudz jautājumus uzdod. Es saku, mīļo meita, kā es par tevi priecājos un par tevi līdzīgiem, tad tevī nav lepnības un egoismu, ja tu gribi zināt, un tu nekaunies pajautāt to, ko tu nezini. Man ir atbildes. Ir vecajā paaudzē, viņi zina atbildi, bet viņi nesaka. Viņi sāk burkstēt, liec man mierā, tu man traucē. Tā jau atkal ir lepnība. Tā ir lepnības izplausme.
Es esmu ļoti daudz apbalvot no Dieva ar spējām, bet man nav iedot lepnību. Bet es apzinos savu vērtību. Un mīļie mani cilvēki, lūdzu, apzinieties savu vērtību. Mums katrs cilvēks ir vērtība, un par katru cilvēku mēs kopā cīnīsimies līdz galam. Jo katrs šeit ir vērtīgs. Un nav svarīgi kāda tautība, bet ir svarīgi, ka šeit ir piederīgs. Un tāda mums ir daudz. Man katru dienu ir šīs priecīgās ziņas un tie brīnišķīgie cilvēki. Protams, varu palīdzēt. Un paldies Dievam par to. Tas ir prieks un tā ir bauda dot. Jo viss balstās uz enerģijas apmaiņu. Pamēģiniet dot. Jūs redzēsiet, cik daudz jūs saņemsiet atpakaļ. Lai jums izdodas. Atā!